Visiem čau, un šodien mēs apskatīsim manu kosmētikas somiņu. Es šodien jums parādīšu, ar ko es krāsojos un kur es to nopirku. Man viņa ir diezgan liela. Man kādreiz bija mazāka, bet man ir beidzot jauna kosmētikas somiņa. Tas ir primers, man ir šāds. Viņš ir reāli ļoti labs. Es to nopirku drogās. Viņš maksā kaut kur 5 eiro, bet viņš ir reāli ļoti labs. Forši, tāpēc es visiem ieteicu šito. Tālāk tonālais krēms. Man ir šitāds. Es nezinu, vai viņš ir ļoti labs, bet it kā normāls. Jā. Pirku drogās. Mums ir konsileri. Es jums neieteicu no šito no Rival. Viņš reāli ļoti slikts, bet šito es gan ieteicu no Essence. Es arī tos abus pirku drogās. Gēls priekš uzacīm man ir divi. Viens vecs, viens jauns. Tos es arī pirku drogās, un viņi reāli ļoti labi. Tas ir mans mīļākais gēls priekš uzacīm. Ir tušas, tās abas arī es pirku drogās. Šitā ir veca, šitā ir jauna. Un īstenībā man vairāk patīk. Šitā ten, jo viņa tā kā vairāk labāk krāso, bet īstenībā šitā arī ir ļoti laba. Man ir vaigus ārtumiņi. Šo es neieteiktu, jo viņas ir pārāk spilgtas un viņas ļoti, ļoti grūti tā kā tušojās. Un šos es pirku drogās. Un man vēl ir šitādas ten sausās, un viņas ir reāli ļoti labi. Es pērku internetu veikalā Amway. Tālāk ir priekš lūpām dažādas eļļiņas un lūpas pīdumiņi. Tos visus es esmu pirkusi drogās, un es jums ieteiktu šito ten krāsu no Juicy Bomb. Viņas reāli ļoti labas, arī drogās. Šī ir arī no drogās. Tie ir tādas pīdumiņi priekš lūpām. Lūpu zīmeļi arī no drogās. Viens šāds nedaudz stumšāk, viens nedaudz gaišāks. Viņi abi ir ļoti labi un ļoti forši. Potiņas, šitā ir točna no drogās, šito es nezinu, un šito es arī nezinu. Tas bija viss, visiem atā!